Saka, lūdzu, kā tev sauc? Aldis Čigants. Elīna. Ieva. Flauta, Hercoga. Līga. Inters. Kas vispār ir mazpulka? Bērnu jauniešu organizācija. Kas ir pirmais, kas tev iešaujas prātā, kad tu izdzirdi vārdu mazpulks? Mazpulks Rīgas klubiņš. Āboliņlapiņa. Prieks. 4 lapu āboliņš. 4H. Nu, viss tas, ko tas nozīmē. Galva, rokas, veselība un sirds. Linda. Ko tu dari mazpulkos? Brīvprātīgais. Es šobrīd esmu bezdarbnieks mazpulkos praktikants. Strādāju kā brīvprātīgais. Rīgas klubiņā es palīdzu visos organizatoriskajos darbos. Piedalos tāda veida pasākumos kā šis, ka mēs arī kopā atpūšamies. Jā, nāku ar prieku palīgos. Diezgan bieži es ēdu. Tad, kad es biju jaunāka, es rakstīju arī projektus. Tad es atnāku šeit, kaut ko arī padaru. Tā nav, ka es tikai ēdu. Kāds ir tavs novēlējums mazpulcēniem vasarā? Vasarā, lai mazpulcēniem rastos jaunas idejas, nākotnes plāniem, un lai visi mazpulcēni vasarā neaizmirst, cik mazpulks rudenī, ziemā un pavasarī bija foršs, un rudenī atkal atgrieztos mazpulkā. Nedabūtu ēptas. Lai neaizaug dārzi. Lai dārzi tīri. Jā, lai labi pavada laiku un neaizmirst, ka bišķiņ jāpastrādā. Lai burkāni vēl griezdamies. Esiet tādi jauki, čakli, kārtīgi, sirdī tīri un dzīvojiet tā, lai jums pašiem būtu prieks un dariet labus darbus. Tad jūs būsiet īsti mazpulcēni. Noteikti no sirds izbaudīt brīvdienas, nometni. Un katram kādu labu izdarītu darbu vai sasniegtu mērķi vasarā. Tādu kaut ko liederīgu vēl uz priekšdienām. Ko tu novēli mazpulku vadītājiem? Lai atrod čiekurus tomēr galā. Mazpulku vadītājiem vaktējiet mazpulcēnus. Nepazaudēt bērnus. Būt izturīgiem, lielu darbasparu un prieku darboties kopā ar mazpulcēniem un būt arī zinātkāriem un ieinteresētiem tajā, ko dara mazpulcēni. Esiet saviem bērniem kā paraugs, kā lielisks piemērs, ka viņi vēlētos līdzināties un arī, lai izaugtu par labiem cilvēkiem. Un tavs novēlējums klubiņam? Lai klubiņš nekad nepazustu, tā dzirkstele, kas mums visiem ir šobrīd. Nepazūdiet, esiet kopā ar mums. Es viņiem vēlos pateikt, lai viņi vienmēr ir tik forši un atsaucīgi. Lai viņi, cik skaisti, lai viņi vienmēr sanāk un lai atrod laiku, lai vai cik bieži, nevajag katru nedēļu, katru reizi mēnesī, katru reizi gadā, bet lai viņi atnāk un lai viņi neaizmirst par to laiku, kas šeit ir bijis un lai arī turpmāk iesaistās, cik vien var. Būt kopā, tāpat kā tagad. Lai no čiekura izaug lietas koks. Paēst. Viņi citām reizēm ir badā? Nē, bet viņi vienmēr grib ēst. Sievi maizītes. Šo video noteikti skatīsies cilvēki pēc 10 gadiem. Ko tu novēli šiem cilvēkiem, kas šobrīd viņi skatās? Būt Rīgas klubiņā. Neaizmirstiet dārziņus, kuros var kaut ko iestādīt, izravēt un apēst rudenī. Ja šie cilvēki nezin, kas ir mazpulka, tad noteikti to vajag noskaidrot. Ne tikai vienkārši izlasīt, bet noteikti arī iesaistīties kādā mazpulka pasākumā un sajust to, ko mēs sajūtam, darbojoties mazpulkā.